Re kā notiek. Vācāmies nost, beigsim copi, velku pēdējo makšķeru ārā un duplets. Labdien, dāmas un kungi! Rudens, kur tad var sastapt makšķernieks? Protams, pie jūras, Butes. Šodien parādīsim jums, teiksim, taktiku, tehniku, teiksim, visus pamatus, varbūt bušu ķeršanā. Kāds inventārs, kādas barības, iemetienu tehnikas un viss šitās lietas, ko, ja jūs gribat sākt makšķerēt Butes, vienkārši pastāstīsim jums pašus pamatus, lai jūs varētu sākt nodarboties ar šo fantastisko makšķēšanas veidu, kas, man liekas, rudenī, kur ar visu makšķēšanu sastapt, tas, man liekas, ir pie jūras. Visas jūras robežas garumā, visur, kur var piebraukt, visur brauc ar ģimenēm, ar bērniem, ar suņiem. Visi brauc, atpūsties. Šodien vienkārši fantastisks laiks. Varbūt bušu copē tas nav tas pats labākais. Bet, mēs esam šoreiz galvenais parādīt tehnikas, taktikas un skatīsimies, kā būs ar zivīm. Aiziet! Tā, jāpārbauda, ir aptuveni pagājuši kaut kur 15 minūtes, un tas ir tas intervāls. Ja jūs neredzat copi, tad ir aptuveni pēc 15 minūtēm jāiet un jāpārbauda makšķers, jāpārmet, varbūt kāda ēs nokritus, varbūt jau ir galā. Iesim, baudīsim. Tūkšs garnelītes vietā. Kad meklēt sāk to buti, mēģināt ķert? Es teiktu, tas būtu no septembra vidus aptuveni. Es zinu, kad ir cilvēki, kas ķer arī visu vasaru butus. Bet viņas ir daudz liesākas, un tur varbūt ir vairāk jāzina konkrētas vietas, kur viņas uzturās tuvu krastam. Septembris, oktobris, novembris, faktiski līdz pirmajiem saliem. Kamēr jūs varat nosēdēt pie jūras, uzvelkat ziemas kombinzonu un sēžat līdz pat Ziemassvētkiem. Butēm, kā jau jebkurām citām zivīm, arī kaut kādi tie ķeršanās intervāli. Vai agri no rīta, vai pa nakti. Ir tāds pieņemts tāds, varbūt pat stereotips, ka vislabāk ķerās pa nakti. Nav tā. Ir bijis, kad arī dienas laikā ļoti labi ķerās. Viss, protams, ir atkarīgs no vēja virziena, cik ir spēcīgi viļņi. Arī no vietas, cik ir dziļa tā jūra, kurā vietā jūs makšķerējat. Ir vietas, kur, teiksim, 10 metri no krasta ir 2 metru dziļums. Tur jūs varat ķert pašā krastā, kur ir jābrien varbūt iekšā pāri pa sēkļiem jāmet, kur viņi ir tālāk. Bet, šādā fantastiskā laikā ir patīkami ķert. Varbūt tie rezultāti nebūs tie labākie, bet ir bijis visādi. Nav obligāti jāgaida tā vētra un tas šausmīgais trakais rudens, arī tie vēji, kad tā būtu ķerās. Mana teorija ir tāda, kad ir lieli viļņi, straume pa apakšu jūrā iet atpakaļ. Un tā buta nāk tā kā pret straumi, kā jebkura zivs, un arī vairāk kustās, jo viņai jākustās un tā barība jāmeklē. Ja ir tāda mierīga jūra kā šodien, viņi var mierīgi gulēt un kaut kad atnākšu paēst, kaut kad nē. Skatieties, vienkārši šādā dienā ir vienkārši fantastiski ķert. Plānā jaciņā, pat pirms tam iepriekš tēkraklā pat sēdēja. Uzgriezīsim reņģīti, redz, mums ir līdz garneles. Un daudzveidībai es ieteiktu arī paņemt dažādas zivis. Bet principā numur 1 garnele, es teiktu, numur 2 ir reņģe vai brētliņa. Eksperimentēsim, pastīsimies. Pagaidām uz garnēla klusums, uzliks reņģīti.
Tad par inventāru. Nu, principā jūrai būtu jāizmanto vislabāk specializētie jūras kāti. Lai jūs, teiksim, jo te ir smiltis, sāls, ūdens, un lai jūs nebojātu savu varbūt kaut kādu tur dārgos feederus vai kaut ko, ir izstrādāti speciāli kāti. Šīs modelis Blaster Surf mums jau ir diezgan daudz gadus sortimentā. Šis ir teiksim, pats pirmais līmenis, stikla šķiedras kāds līdz 200 gramiem. Arī atbilstoši izmērs polīts mums ir sortimentā. Iesākumam ļoti, ļoti labs modelis. Es esmu izstrādājis divus modeļus, kas jau ir grafītu kāti. Konkrētais šīs Diamond Surfcaster ir 4,20 un 4,50 garumā, arī ar augšējo testu līdz 200 gramiem. Šis ir teleskopiskā versija, un otrs modelis, ko parādīšu, tas ir trīsdaļīgais kāds. Ļoti viegli, arī pat jūtīgi, ja ir mierīgs laiks, jūs ļoti perfekti redzat copīti, bauda makšķerēt. Un otrs modelis, tas ir Diamond Flatfish, kurš ir 4,20 garumā, arī grafītnieks, bet šis ir trīsdaļīgs kāds. Tests viņiem abiem diviem ir augšējais 200 grami, tā kā atbrauciet veikalā, paskatieties, pakratiet, kaut gan tādu kātu veikalā ļoti grūti pakratīt, liekas, ka viņam nav nekādas akcijas. Jūs uzliekat 100-150 gramu svinu galā, un tad jau jūs jūtat, ko šis kāds var darīt. Un kā vēl viena alternatīva ir jaudīgie feeder kāti. Manā gadījumā šeit ir feeder Concept Distance Black, 150 gramu, 4,50 garumā, bet mums sortimentā ir ļoti dažādu cenu līmeņu feeder kāti, kuri arī ļoti labi derēs jūrai. Te tā jūtība un tas ir daudz labāka kā tiem super smagajiem kātiem. Varbūt viņš nav piemērots tik lieliem svariem, bet ideāli piemērots, neieteiktu varbūt tos pašus dārgākos, labākos feeder kāds lietot, jo tomēr smiltis, tas sāļais ūdens, sevišķi savienojumos, viņš to kātu pabojās. Bet ko es noteikti ieteiktu pēc copes inventāru mājās dušā nomazgāt. Pirmā zivtiņā un, māziņa smuka. Bet ievērot, tā ir akmens bute, vai kā viņi sauc par āti. Viņa ir pilnīgi savādāka, viņa ir stipri apaļāka un var atšķirt no butes, jo bute tomēr ir bišķi slaidāka. Viņai arī tas krāsojums savādāks. Un šai zivī ir minimālais izmērs. Tas ir 30 centimetri. Mērot tā kā parasti zivis no purna gala līdz astes galam, mazāks jālaiž vaļā. Un tad pat noteikumiem, butes jūs drīkstat paturēt vienas makšķēšanas reizē 10 kg, ātes drīkst paturēt 5, kuras ir sasnieguši to minimālo 3 cm izmēru. Šo te mazo ātri laidīsim vaļā. Var atļaut to makšķēšanas rīku daudzumu jūrā. Jūs drīkstat makšķerēt ar 3 makšķerēm, kuras katra ir aprīkota ar 3 āķiem. Jūs nevarat makšķerēt ar 8 makšķerēm, kurai katrai ir tur pa vienam āķim, bet 3 makšķeres un maksimums ir 3 āķi. Par ēsmu uzvēršanu uz āķi, teiksim, ja šis ir reņģes gabaliņš, tad es viņu veru caur ādu, jo āda ir tā, jo tā zivtiņa ļoti mīksta, un āda viņu satur vietā, nav vajadzība, kad noslēpt āķa galiņu, jo tomēr tā zivs viņa ņem visu un apēd. Par garnelēm atkal ir tā. Garnelē noplēš galvu, noplēš pašu aso astīti. Es vēl noplēšu arī tās kājiņas, bet to saucamo mīziņu ādiņu atstāju, jo tas ar viņu satur kopā. Un tad uz āķa viņu veru no resnā galvas gala, un viņš tā smuki tādā kliņģerītī āķa formā iestājās, un viss šitā te turās uz āķa. Bijām aizgājuši pie kolēģiem, viņi uz molu aizgāja, 2 makšķerē, tev tur kaut kādi vietējie sēž,
Uz 4 cilvēkiem ir pusotra bute, arī neķerās, viņi saka, varbūt uz vakaru. Viņš saka, redzi, zāli sāka nest. It kā tas ir nepatīkam makšķēts, bet tā īstenībā citreiz ir laba zīme, kad ir kaut kāda ūdens kustība notiekās, tā zivs arī varētu sāk kustēties. Auklas bušu makšķerēšanā. Principā klasika, tas tomēr ir monofīla aukla, košā krāsā, lai jūs, teiksim, tumsā uzspīdinot lukturīt, labāk redzēt, kur jums aukla aiziet. Diametri 0,35 mm, 0,4, 0,45. Es parasti izvēlos zelta vidusceļu, kas ir, teiksim, 0,4. Ja teiksim, jums ar lielākiem svariem jāsardā, tad ņemat bišķi kresnāk, 0,45. Vai, ja ir mazāk svaru, 0,35. Tinums, mūsējā auklē ir 300 metri, jo spoles ir lieto ļoti lielas, 6000, 7000, un tad uz tās lielās kasetes jūs smuki varat pietīt pilnu kaseti, tā kā tas pa monofīlām. Ko man patīk lietot arī, tas ir pīta aukla. To es jums parādīšu pie savu feedera. Tur es lietoju daudz tievāku. Es lietoju 0,14 vai 0,16 diametru. Bet tad noteikti es lietoju tās saucamos šoklīderi. Kāpēc tā? Ar to tievo pīto jums būs ļoti daudz tālāks iemetiens. Mazāk, teiksim, viņa būs saucamā bura, mazāk viņu vējš mēsās vai viļņi, bet metot, teiksim, 100-120 gramu svarus, to pīto jūs vienkārši varat ļoti bieži atšaut. Tāpēc lieto resnu šoklīderi, kurš ir vismaz 2 kātu garumā, ka jūs esat savu sistēmu pietinuši pie augšas. Tad jums ir tā resna aukla uztenusies uz spoles kasetes. Un tādā metiena brīdī, kad ir vislielākais tas saucamais šoks, tad nostrādā tas šoklīders, kurš paņem to rāvienu uz sevi, un tad jau, kad aukla lido, viņi var būt kaut vai arī 0,1. Tā kā tā arī ir interesanta metode, ko es iesaku pamēģināt. Redzat, man šis te oranžā krāsā, tas ir tas saucamais šoklīders. Es tagad esmu pietinis sistēmu tā kā mešanas gatavībā, un manus spoles ir kaut kādi vairāki vijumiņi tā saucamā šoklīdera. Tad, kad es izmetīšu aizlidos, kur viņš ir savienots, un man tālāk aiziet 0,14 smalka pīta aukla. Un metiens ir daudz tālāks. Un, kā es teicu, ir mazāka bura ūdenī, ir ceļš kaut kāda sānas traume, tad viņš var mazāk, jūs varat lietot mazāk svarus. Jums nevajag tik lielu šausmīgu svinu. Ietinam, uztīts šoklīderis ir virsū. Un iemetienā visa slodze būs uz šo te resno pīto auklu. Izmēģināts ir ļoti daudz un dažādas formas. Tādi apaļi ar tādām ķepiņām, tas, kas varētu ieķerties gruntī. Ir vēl arī tie tāds bumbierīts ar tādām ķepām, kuras atlocās. Bet, man viņu vairs nav līdzi, es viņus vairs nelietoju. Principā par šiem gadiem es esmu nonācis pie šīs te piramīdas formas. Man liekas vislabākais svins. Aerodinamika ļoti labi, viņš lido. Un viņš arī pats, kad viņš nogrims, tu viņu pievelc, viņš ļoti smuki iesēžās iekšējās un ļoti labi turās. Ja? Viņš nokrits, jūs viņu pievelkat, un viņš faktiski ierokās smiltīs, un ja ir kaut kādas traumas vai kaut kas, viņš ļoti labi tur. Pēc tam pēc piecirtienu izvelkat, smuki viņš nāk laukā. Tā kā piramīda, dažādi svari, kā jau teicu iepriekš, ka atkarībā no cik ir lieli viļņi vai kādas traumas. Šodien makšēja 70 līdz 100 gramiem. Ir bijis gadījumi, kad vajag pat līdz 180, bet tie jau ir ekstrēmi apstākļi. 100-120 grami pats labākais izmērs. Mums sortimentā ir šogad izstrādājām 3 dažādu veidu sistēmas. Vienas ir bez nekādām pērlītēm, bez nekāda 2., 4. un 6. numura āķis. Āķa izmēru skatieties nevis pēc zivs, ko jūs ķerat, bet pēc ēsmas, ko jūs liksiet virsū. Ja jūs liekat mazu filējas gabaliņu, tad var ņemt mazāku āķīti. Ja, teiksim, garneli vai kaut ko lielāku, tad var pat līdz 2. numuram lielāku āķi lietot. Tādi sistēmiņas ar tādām smukām pērlītēm, kur daļa no viņām ir naktī spīdošas. Vēl rekur rotiņa lapiņa, kas tur tanī straumē ļurinās un var piesaistīt to zivi.
Un trešā ir arī ar dažādu izmēru pērlītēm, arī naktī spīdošā un dažādas krāsiņas. Ir testēts dažādi. Citreiz viņām nevajag to piesaistītāju, tās pērlītes un kaut ko. Ir, kad kaut ko maksimāli saliek tur ņirbošu, ļarbošu, un viņai tomēr tas uzsit asinī, un viņam gribās labāk ņemt. Tāpēc ir trīs modeļi ar dažādiem āķu izmēriem. Varat izvēlēties dažādus, vienkārši pēc apstākļiem paskatīties, kas jums, ko zivs gribēs tajā dienā. To arī liekam virsū. Par butes copi. Kāda izskatās butes cope? Nu, tagad stāvēju, skatījos no malas. Protams, visu laiku ir kaut kāds vilnis laušās un metās. Tas kāds tā pieliecās un viņš atnāk apakaļ. Liekas, ka tā kā ir cope. Nē. Ir jāsaprot tas ritms, kā teiksim, ka vilnis nāk, viņš pieliec to kātu ar auklu, atnāk apakaļ. Cope būs tāda, ka viņš tā asi uzraustīs, un butē varbūt pārsvarā cope tāda. Viņš pirmo reizi uzrausta, ja tu neesi pamanījis, viņi tad turpina gulēt vai kaut kā, un neturpina raustīt tā kā uz feedera, ka tev ir breksis vai kaut kas pieķēries. Tā kā, ja tu nepamanīji to pirmo copi, nu nekāda vaina. Viņa jau ir pieķērusies un ir. Vienkārši tāpēc ir pa laikam, ik pēc tām 10-15 minūtēm jāpārvod makšķeris, jo citreiz arī mēs izliekam tās makšķeris bišķi tālāk pa krastu, jo kaut kur var būt bedrīte, kaut kur kas, šoreiz mēs varbūt salikām ļoti kompakti. Vienkārši tāpēc pārmet laikam tās makšķeris un skaties. Bet copīte ir redzama. Arī uz šiem jaudīgiem kātiem copīti var redzēt. Un, ja tu viņu piefiksē, kapitāli ir raudzīt copīt ar uz šitādu te bomja, Un tad tu velkot uzreiz jau jūt, kad ir galā zivtiņa. Iesim, pārmetīsim. Šitā izmēra varētu jau arī sākt saukt pa buti. Smuka. Smuka butīt. Pārējie āķi arī tukši, vai nograuz, vai nolīz, bet nepagāja ne 3 stundas, kad sākās kaut kāda kustība. Vākam gals vaļā. Fantastiska diena. Parādījām, es domāju, teoriju šoreiz. Kā es jau sākumā teicu, uz zivīm mēs necerējām tik fantastiskā dienā. Ļoti reti gadās, kad tik fantastiskā dienā tik fantastiski ķerās. Parasti vai kaut kādu vētru, kaut kādu lietu, kaut ko, tad tās būtu ļoti ķerās. Bet es domāju, jūs sapratāt, ko mēs gribējām jums parādīt pa inventāru, tehnikas, taktikas, kā es teicu. Viss inventārs ir pieejams Salmo veikalos, tā kā esat gatavi braukt butēs. Bet, ja neķerās, var arī izdomāt vienmēr plānu B, un mums tāds ir. Mēs brauksim uz blakus esošu upi, uz nakts feederu, uz brekšiem un karūsām. Bet, labi, bija liels diena, viena āte, viena bute mums ir, un brauciet butēs, kamēr vēl nav ziema iestājusies. Tā, vācāmies nost, beigsim copi. Velku pēdējo makšķerārā un duplets. Jā, uz vakaru viņi sāk ķerties, bet, redzi, mums jau ir citi plāni. Mēs jau plānojam pārvākties uz feederu makšķēšanu, uz upīti, tā kā vairāk nesēdēsim, bet izskatās, jā, ka tieši uz vakaru pusi viņas sāktivizējās.
Tā kā brauciet, izvēlēties laiku pa dienu, dienas skaists laiks, saulīte, bet vakarā varbūt pat tā bušu copa var būt labāka. Jāsakas.